Sveikta, Harijs! Valsts prezidents drusku paurķēja ierēdniecības skudapūzni, un kā jau bija sagaidāms, sākās briesmīga vaimanāšana. Rekordīsā laikā tika savākt 10 000 parakstu, lai šo visu apturētu. Laikā savākts nepieciešamais parakstu skaits, lai Saeimā varētu iesniegt iniciatīvu saglabāt attālināto darbu valsts pārvaldē. Šī iniciatīva tapa reaģējot uz valsts prezidenta Edgara Rinkēviča izteikumiem, ka valsts un pašvaldību iestādēm jāturpina darbs klātienē. Iniciatīvas autori atsaucas uz valdībā apstiprināto valsts pārvaldes modernizācijas plānu. Attālinātais darbs dod iespēju darbiniekiem efektīvi salāgot darba un ģimenes dzīvi, vienlaikus sasniedzot visus darba rezultātus. Un tas noteikti ierobežot šo cilvēku iespējas, un es domāju, ka droši vien daudziem nāktos atteikties no sava darba, jo to tad nebūtu iespējams savienot arī ar ģimeni. Valsts un pašvaldību iestādēm ir pietiekami daudz iespēju kontrolēt, cik atbildīgi pienākumi tiek veikti strādājot attālināti. Vienā brīdī aizbraukuši grāvī, ka vairs nevienu nevar sasniegt, visi sēž attālināti un cik tas produktīvi. Valsts kancelējas direktors Raivis Kronbergs iestājas par to, ka valsts pārvaldē darbam pamatā jānotiek klātienē. Es saku, vadības līmenis, vadošie eksperti un vēl kas, no kuram ir vajadzīgs ikdienā, ir jābūt klātienē. Nav pieļaujams, ja tādas runas ir un tā tas notiek, ka, piemēram, piekdienās nevienu valsts pārvaldē nevar satikt. Tā nevar būt, kad pēkšņi ir mums iesniegs Saeimā, ka tā būs jāvērtē valsts pārvaldes komisijai. Tās vadītājs Oļegs Burovs sola to detalizēti izvērtēt. Ja mēs runājam par grāmatvēžiem, viņi var puse no sava laika strādāt pie sava datora. Dažreiz mēs redzam citu situāciju, zvanot tur vienam otram, piemēram, juristam, ja, tad viņš nevar runāt, tāpēc, ka viņš tur kaut kāda rinda stāv, tāpēc tā viņš tur autoservisa, pēc tam vēl. Es domāju, tāda situācija nav pieņemama. Ik viens kārtīgs ierēdnis centīsies savas pozīcijas aizstāvēt līdz pēdējām, lai gan diezgan skaidrs, ka attālinātais darbs sabiedriskajā sektorā bez kārtīgas kontrolas nekādu lielu efektivitāti nedod. Tiek meklēti desmitiem sadomāti argumenti, kāpēc visam jāpaliek, kā ir pašlaik. Varbūt mēs to varētu atļauties tajā gadījumā, ja mums būtu tāds labklājības līmenis kā Luksemburgā. Bet mēs taču visi zinām, kur mēs atrodamies. Kurš gan gribēs atteikties no iespējas jūras krastā uz terases, ir tādi piemēri redzami sociālos tīklos. Relaksējoties drusku paklabināt tastatūru. Skaidrs, ka šī tomēr ir problēma. Ja valsts prezidents šo tēmu aizsāk, viņam vajadzētu to novest līdz galam. Pretējā gadījumā cietīs viņa autoritāti. Un attālināto darbu kā vienu no birokrātijas metastāzēm ar pirkstu kratīšanu neizdosies izārstēt. Būs nepieciešams asks skalpelis. Kurš uzņemsies būt par ķirurgu